Ļoti emocionālā preses konferencē esot tuvu vasarām par labu Latvijai premjeramata kandidāts Ainārs Šlesers atzina, viņam ir bijusi grūta bērnība un tie, kas izdevuši grāmatu par viņa bērnību un tēvu, savu mērķi esot sasnieguši, proti viņam un viņa ģimenei sāpot. Tas, ko es šodien arī izlasīju žurnālā, daudz ko es nekad nezināju. Jo man neviens nebija teicis, kas tad īsti bija noticis. Un tie, kas domā, ka Šlesers mēģinās klusēt, norobežoties vai nezinu, ko citu darīt, viņi maldās. Arī es esmu vienkārši cilvēks, arī manas sirds. Es esmu izdzīvojis un pārdzīvojis daudz negadījumus savā dzīvē. Bet šis nav jautājums, kas skar mani. Tas skar manu ģimeni. Tas skar manus bērnus, tas skar citus tuviniekus, tas skar arī manu mammu. Viņa ir dzīva, bet viņa visu mūžu nes uz šo sāpe. Viņa mēģināja būt stipra sieviete, bet šodien es domāju, viņai sāp visvairāk. Viņš nezinot, vai informācija, kas nonākusi mēdīju telpā par to, ka tēvs ir bijis slepkava, ir patiesa, jo viņam bērnībā māte par to nav stāstījusi. Šlesers apstiprina, ka viņa tēvs nesot bijis vesels cilvēks un ilgu laiku pavadījis arī Sarkandaugavas slimnīcā. Pēc Šlesera vārdiem, traģēdija ģimenē notika, kad viņam bija 2 gadi un viņš no tās neko neatceras. Pēc tam viņš savu tēvu sastapis tikai 5 gadu vecumā. Un bieži saka, ka par aizgājušiem cilvēkiem saka vai nu labu, vai nesaka neko. Un es atceros tikai to, ka es apskaudu tos bērnus, kuriem bija normāla ģimene. Es pat apskaudu tos bērnus, kurus audzināja tikai māte. Jo es zināju, ko nozīmē dzīvot ģimenē, kurā ir jābīstas atgriezties mājās, un tu nezini, kas notiks. Viņš arī labi atceras skolas gadus, kad skolas biedri aiz muguras runājuši par viņa tēva garīgo slimību. Es esmu dzirdējis tās runas, ko ir teikuši pieauguši cilvēki, un saka, ka šim cilvēkam jau nekāda nākotnē nebūs. Vai ne? Un tas man lika cīnīties. Tas man lika cīnīties, dzīvot un izdzīvot. Bet es nekad negribēju, un es nekad nebūtu gājis, stāstījis un kratījis sirdi, ja nebūtu tā, ka šodien šajā kārtējā priekšvēlēšana laikā pēc 12 gadiem kāds ir pacēlis šo traģisko manas dzīves daļu. Šlesers arī pastāstīja, ka viņu bērnībā izaudzinājusi māte un vecmāmiņa, kā arī iela.